Hei, čau visi skatītāji un klausītāji. Šis ir mūsu pirmais podcasts, jeb latviešu valodā radio epizode. Tā kā turpmāk arvien biežāk centīsimies, bet šis ir pats sākums kaut kam jaunam, kaut kam interesantam. Un šajos podkastos mēs parunāsim par to, kā mūsu sportisti, Reivtīm sportisti sasniedz savus sasniegumus un kā viņi vispār attiecās pret sportu. Bet šodien esam Igaunijā, maz drusciņi prom no mājām, dēļ pasākuma Simple Session. Un šodien mēs parunāsim ar diviem no mūsu komandas sportistiem, kas ir iekļauts Simple Session dalībā, ar Tomasu Grīnbergu un Ernestu Zēbaltu. Viņi nedaudz pastāstīs par sevi, tad mums būs arī jautājumi no mūsu sekotājiem, kas ir uzdot Instagramā, Facebookā, un vispārīgi parunāsim par to, kā Simple Sessions mums te notiek. Bet tagad čaļi, nedaudz pastāstiet, iepazīstiniet ar sevi mūsu publiku. Tātad labvakar visiem skatītājiem. Mani sauc Tomas Grīnbergs. Esmu BMX freestyle braucējs. Nodarbojos ar šo sporta veidu profesionāli jau kādus 3, 4, iespējams 5 gadus, bet braukāju jau ap 10 gadiem. Un tātad šodien ar Ernestu esam Igaunijā Simple Session sacensībās. Nobraucām tikko 2 treniņu dienas, rīt sacensības. Tas ir, jums tas nav rīt, jūs to jau esat redzējuši droši vien. Un jūs to vēl redzēsiet. Un varat sekot līdzi jaunumiem BMX kontos, Facebookā, Instagramā, man personīgi, Ernestam personīgi. Gan jau zinat, ko darīt. Kā tev var atrast Instagramā? Man Instagramā var atrast Tomas Grīnbergs BMX. Jā, paldies, Tomas, par to, ka labi iepazīstināji klausītājs un skatītājs ar sevi. Ernest, tagad pienāk uz tavu kārtu. Ko tu vēlies pateikt šobrīd skatītājiem, lai viņi nedaudz labāk pazītu tev, kā pirms tam? Čau, man sauc Ernests Zēbalts, es esmu no Ventspils. Nodarbojos ar BMX freestyle 9 gadus jau. Profesionāls esmu 3, 4 gadus. Tagad esam Tallinā. Rīt ir sacensības. Nejūtos diezgan gatavs, bet cerams, ka viss būs kārtībā. Jā, un varbūt tiem, kas vēl nezin, es esmu BMX komandas treneris. Man sauc Roberts Klēps. Treneris esmu jau daudzus gadus. Šos puišus trenēju. Manuprāt, iesaistījies viņu riteņbraukšanas procesā, esmu jau kāds 3-4 gadus, man liekas, noteikti. Un pirms tam arī bija šī citādāk, varbūt negluži kā treneris, vienkārši kā raiders, kurš atzot cits raiders, vienkārši atbalstīja arī viņus. Un, ziniet, īsumā viens jautājums, ko es gribu jums pajautāt, kas man arī interesē un kas ir tāds jautājums, ko bieži vien daudz pārprot, bet kas tieši jūsu izpratnē, ko nozīmē būt profesionālam sportistam? Es domāju, ka profesionāls sportists sākas jau tad, kad tu to vairs neuztver, kad tu savu sporta veidu vairs neuztver pa hobiju un pieeja tam nopietni un velti savu lielāko dienas daļu, katru nedēļu, katru mēnesi lielāko dienas daļu sportam, sevis attīstībai un lai tu varētu progresēt, lai tev būtu labāks rezultāts gan sacensībās, gan ikdienā. Un es domāju, ka tad tu sāc skaidīties kā jau profesionāls sportists vai arī tu tiecies uz tā, to var redzēt, to var pateikt. Ko tu domā? Tas ir, ka tu sāc saprast, ka tev ir jātrenējas vairāk nekā citiem, tu celies daudz agrāk nekā vispārējie, tu strādā daudz smagāk. Jo es domāju, profesionāls atlēts strādā daudz smagāk nekā vispārējie, jo par labāko nevar kļūt, strādājot mazāk par pārējiem. Labi. Tā ir tiešām, tāds punkts, kurā tu vienkārši izvēlies, ka tu esi sportists. Tā kā oficiālajā izpratnē visticamāk profesionāls sportists skaitītos no brīža, kad tam ir pirmais līgums ar apmaksātu vai kaut kādu mērogu finansējumu vai apmaksātu algu. Ja?
Vai jums ir kaut kādas, protams, Reiv teams, tāpēc viņi ir šeit, Reiv podcasts, viņi ir Reiv komandas sportisti, bet vai jums ir arī kādi citas komandas, citi sponsori, atbalstītāji un varbūt līgumi un varbūt pat, es nezinu, atalgojumi, budžeti un tam līdzīgi atbalsts? Jā, protams, ir atbalsts no manas pilsētas, no Ventspils pašvaldības. Ventspils atbalsts cenšas atbalstīt, cik vien var ar gada budžetu. Jau vairākus gadus ir gada budžets iedots man, un jau kādus īsti pret trīs vismaz ir. Un katru gadu dod abonementu uz atlētikas zāles, peldbaseinu. Tātad dod iespēju trenēties arī ārpus skateparka, attīstīt savu fizisko formu, uzlabot. Tad ir man atbalsts no Ghetto Games. Tā ir vislielākā jauniešu kustība Latvijā. Ghetto Games man atbalsta, arī ir gada budžets iedots man, kā arī atbalsta ar ieteikumiem, jo tur ir vairāk sporta veidu sportisti, kas padalās ar savu viedokli, savu pieredzi, iesaka varbūt kaut ko darīt ārpus treniņiem, ko nedarīt ārpus treniņiem. Tad ir Reiv BMX, protams, atbalsta. Ved uz sacensībām man ir veduši Ernests, ved iepriekš un cenšas uzlabot visus jauniešu braukšanas līmeņus. Ir skateparks Liepājā ar Rezī pirmais Latvijā. Vai ne, jums bija pirmais Latvijā? Es diezgan pārāk pirmais Latvijā Rezīs, kas ir ļoti liels solis Latvijas BMX jauno freestyle braucēju attīstībai, kas ir mūsdienās ļoti liela loma spēlē Rezī ramps. Tad ir man apģērba kompānija no Anglijas, draugam palīdz izplatīt. Atbalsts man dod apģērbu nedaudz pa brīvu, kas vēl ar aizsargiem man atbalsta, un par BMX veikals ar riteņdetaļām. Apmēram tā. Bet tāds profesionāls līgums nav vēl bijis. Man šķiet, nav vēl tāds. Jā, tas laikam. Es neceros, man ir. Jā, skaitās, jā. Jā, pilnīgi noteikti pilsētas atbalsts, tas jau ir tāds pirmais lielais solis uz profesionālas karjeras sākumu. Un tas nozīmē, ka jūs pilsēta jūs ir pamanījusi, akceptējusi, pieņēmusi un sapratusi, ka jūs ir jāatbalsta. Tiem klausītājiem un skatītājiem, kas varbūt nav iekšā tajā BMX pasaulē, lai jūs saprastu, par ko Tomas teica Rezī rampa. Rezī rampa, tā ir tāda rampa, pa kuru lec, un kurā ir nosēdiens ar gumiju. Un zem gumijas apakšā ir paralons. Tas ir domāts, lai krītot, ka tu mācies trikus, tu nesasīties un lai nav tik bailīgi, lai var tā kā to nākošo soli pēc švāmju kastes, pēc trika apgūšanas, tu vari jau mācīties to nosēdināt. Un tā tiešām ir tāda būtiska konstrukcija, kas ļoti strauji veicina trika apgūšanu. Jā, Ernest, kā ir tev? Kā ir tev ar sponsoriem, atbalstītājiem un tam līdzīgi? Mans galvenais atbalstītājs, protams, ir Olimpiskais centrs. Viņš man atbalsta ar budžetu 2. gadu jau. Man ir Ventspils Olimpiskais centrs. Bet tā, man atbalsta Reiv teams, protams, kas man visvairāk patīk. Tur, protams, Roberts, kas ir mans treneris. Vispār tā ir tā kā man otra ģimene. Es tur bieži arī uztaros, Liepājā trenējos bieži. Man ir Dresden Music sponsori, kas man atbalsta ar drēbēm. Freegan sponsori, kas man arī atbalsta ar apģērbu, ar apakšveļu un zeķiem. Un Space Brace sponsori man ir, kas man atbalsta ar aizsargiem, potīšu sargiem. Ļoti jauki, tad jau jūs maz drusciņi apģērbu, maz drusciņi naudiņu iedod, maz drusciņi aizsargā. Maz drusciņi patrenē, vai ne? Viss notiek. Jā, par Reiv teams, ar citu Ernests. Jā, Ernests mums točs ir tāds jau gandrīz vai viens no papildus ģimenes locekļiem. Bet es gribētu teikt, ka Reiv teams nav vienkārši komanda, tā ir vienkārši viena liela ģimene. Arī Tomas ir mūsu ģimenes loceklis, viss notiek. Tā kā
Tas ir kaut kas tāds, ar ko varbūt arī mūsu sports atšķirās, un arī reivtīms mums drusciņi atšķirās no kaut kādiem tādiem tradicionāliem sportveidiem, ir tīpaši individuāliem, ka mēs esam tāda viena liela ģimene, viena komanda, kas visur brauc kopā, viss dara. Kaut gan katram ir jāsasniedz savs individuālais, tas rezultāts tomēr viens otru tā kā atbalsta visu cauri, un tas arī BMX-ā kaut kur iekšā ir tieši freestylā. Tas ir tas foršākais, kas arī man personīgi ļoti pietur pie šī sporta. Bet jā, ķersimies pie dažiem jautājumiem. Mums te ir uzdoti vakar ielikām postu ar Ernestu un Tomas. Jautājumi pagaidām nav pārāk daudz. Ir daudzi līdzīgi jautājumi ar līdzīgu nozīmi, bet pats svarīgākais pagaidām visaktuālākais jautājums vairākiem lietotājiem ir Mārcim, Tonijam, Saldus, Ralfam Bārtniekam un arī Nastīs. Es nezinu, vai es pareizi izrunāju to nosaukumu. Bet tas jautājums ir, no cik gadiem jūs sākāt nodarboties ar BMX un cik, tad sanāk arī, cik ilgi jūs nodarbojaties ar to? Es sāku ar BMX riteni braukāt 2010. gadā. Tātad 9 gadus, jā. Iepriekš teicu 10, 9. Tomēr izrādās. 9 gadus braukājām. Jā, mēs ar Tomas, var teikt, reizē sākām braukāt. Es arī braukāju 9 gadus, bet nedaudz vēlāk sāk braukāt. Man atkal jautājums tad ir, kā ir mainījies BMX? Es teikšu precīzi, lai vairāk cilvēki arī saprot BMX freestyles. Kā ir mainījies BMX freestyles, ņemot vērā, kāds viņš bija 9 gadus atpakaļ, kad jūs sākāt, kāds bija, varbūt kaut kādas prasības, intereses un tam līdzīgi, un kāds ir šodien? BMX freestylā vienmēr būs tā, ka tev nekad nebūs nekādas prasības, ja tu nevēlies sev pats tās uzstādīt. Tas ir, ja tu vēlies braukāt ar BMX riteni, tu to var darīt katru dienu, nedarīt to katru dienu, bet ja tu vēlies ar to kaut ko sasniegt, kaut ko dzīvē panākt, savu mērķi izvirzīt vai ko tādu, tad tev parādās jau prasības, ka tev ir jāiemācās triki, tev jābūt ar trikiem, tev jābūt uz riteni ir stabilam, un es domāju, ka jāstrādā pie savas fiziskās formas katru dienu, lai tu jūties fiziski un garīgi un emocionāli vesels, lai tu vari nobraukt sacensības, jo tas tomēr ir liels spiediens, un kā 2017. gadā vēl tika iekļauts mūsu sports olimpiskajās spēlēs, tad tas izvirz vēl lielāku spiedienu visiem, es domāju, sportistiem, jo vietu daudzums ir tik, cik viņš ir. Tās ir 9 vietas, tās ir 9 valsts, nevis 9 vietas, un es domāju, tās tagad ir liels prasības, un tās prasības vēl tikai augs, es domāju. Piekrīt, jā. Ernests piekrīt Tomas teiktiem. Jā, man liekas, ka tas, kā es redzu, es sāku maz drusciņu pirms jums braukāties, un man liekas, ka tā sporta būtība Latvijā maz drusciņi mainījusies, jo tas kādreiz bija tā, nebija tik ģimeniski, un tas bija vairāk tādi, tiem, kas bija tur izcīnījuši sev tās vietas, tie arī bliezi, bet ar gadiem ejot uz priekšu, man liekas, arvien vairāk tāda kopība parādās arī tieši tajā Latvijas BMX freestyle vidē, iekšējā arī freestyle vidē, un daudz vairāk arī dalās ar to informāciju, un to, tā kā ir ieinteresētāki, lai aug. Bet pilnīgi noteikti tas pasaulē, kas notiek šobrīd ar freestyle, tās izmaiņas, tās būtiski ietekmē to, kā mainās izpratni par sportu. Pats sports, protams, tas ir freestyles, un tu vari darīt ar to, ko gribi. Tāpat kā patiesībā arī skriet. Tu vari skriet maratonu, vai tu vari vienkārši skriet. Un varbūt iespējams pat pasaulē ir kāds, kurš skrien daudz ātrāk, daudz labāk, daudz vairāk, bet viņam vienkārši neinteresē to parādīt sacensībās. Un šobrīd tieši tas pats ir arī freestylām. Ja tev ir vienkārši 2 ceļi, tu vari iet hobiju ceļu un tu vari iet profesionālu sporta ceļu, kas, manuprāt, ir forši, jo tas rada iespēju tādiem sportistiem kā jums izsisties, sasniegt kaut ko un iespējams pat nopelnīt savu iztiktu ar to. Jā, nākošais jautājums ir, mums prasa Real Uvis, ko labāk ēst pirms sacensībām? Man personīgi nav tāds
ēdiens, kur labāk ēst pirms sacensībām vai kurus labāk ēst pirms treniņiem. Es ēdu tādu ēdienu, kas man dod enerģiju, kas man dod nepieciešamās uzturvielas, lai es justos, lai man būtu enerģija, lai man būtu spēks, un lai es varētu nobraukt savus treniņu braucienus un savu braucienu. Man personīgi nav tāds īpašs ēdiens. Kāds tev ir? Ja, man īstenībā interesē, kāda būs Ernesta atbildi šo jautājumu, jo Ernests ir maz drusciņi arī studējis ap to, tieši interesējies un lasījis un pat iedzinājies, redzēs, ko Ernests atbildēs. Varbūt viņam ir kaut kas interesants, ko ēst, ko neēst. Nekas jau tāds speciāli man nav. Es ēdu galtes, ogļhidrāts, lai būtu spēks, lai būtu vairāk spēks nobraukt, lai es varētu visu nobraukt un lai man enerģija pietikt. Es ēdu 3 galtes tieši, tāfelīti, melno šokolādi un banānu, jo tā ir liela ogļhidrāta deva un ar to man pietiek, citiem varbūt nē. Jebkurā gadījumā kārtīgi karbonādīt vai vistiņu 15 minūtes pirms sacensībām iepakāt iekšā sevī noteikti nevajadzētu. Mans ieteikums būtu paēst laicīgi pirms sacensībām. To gan parasti ir grūti to realizēt, jo tu nekad nezini, cikos precīzi tu brauks. Ļoti rētās situācijās tu zini, ka tu cikos brauks. Un otrs ir arī tas, ka ja tu nezini precīzi laiku, tad tev laicīgi ir jāpēd un jāsagatavo kaut kāda sneki, tā kā Ernests teica, galetītes, banānas, ogļhidrāti, kafija vai šokolāde melnā un aiziet. Bet katram jājūt, katram jāvēro sev vienkārši to, kas katram strādā un jātestē. Tā, vēl mums uzdod jautājumu. Šis jautājums man patīk. Būs interesanti paklausīties jūs atbildes. Pēc jūsu domām, kurš šobrīd ir labākais BMX braucējs Latvijā? Es domāju, ka noteikti Ernests ir uzstādījis ļoti augsts rezultāts, kas bija Ķīnā pasaules čempionātā. Tad, ja skatāmies pēc rezultātiem, tad es domāju, ka noteikti Ernests, bet ikdienā braukājot mēs varam pacīnīties droši vien kā jebkurš cits braucējs. Tur nav tā. Es domāju, ka katru reizi kāds būs labāks vai es nezinu. Es domāju, ka Ernests šobrīd pēc rezultātiem noteikti ir labāks. Latvijā es domāju, es nezinu, kurš, nevar pateikt tā baigi BMX freestyle, kurš ir labāks, kurš ne, jo katrs vienmēr uztaisīs kādu labāku triku, katram ir laba diena, katram ir slikta diena. Sacensībās jau tu parādi savu darbu, ko tu esi darījis treniņos, jo tu esi vairāk strādājis, jo tu labāk var nobraukt un tu vari kļūt labāks pa pārējiem sacensībās. Jo, ja tu nebūsi trenējies, tu sacensībās nevarēsi uztaisīt, tu pieliksi haņu, tu kļūdīsies un tu nebūsi tik augsts un tev uzskatīsies, ka tu neesi labs, jā. Es gribētu teikt tā, ka vispār jau tas labākais jēdziens ir tāds relatīvs. Uz kaut kādu noteiktu periodu, noteikti iespējams. Līdz šim labākais Latvijas sacensības sniegums ir bijis Ernestam, vismaz BMX freestyle parkjomā. Par to, ja mēs atkal skatāmies uz otru pusi, kurš māk trakākus trikus, tad atkal Tomasam ir ļoti liels triku arsenāls. Arī, piemēram, tādam braucējiem kā Dāvim Līcītam ir ļoti liels triku arsenāls. Ir arī tādi braucēji kā Kārlis Leits, kur var vienkārši atbraukt un pārsteigt visus ar kaut ko pilnīgi neordināru. Ne? Un tāpat laikā bija viens tās sacensības, kur atbrauc Winter Kickoffs, kur atbrauc vispār nezināms džeks, uzbliezis pa slīpumu 7.2 augšā. Jūs atceraties tās sacensības? Neatceraties? Tas bija kādu laiciņu, vēl man liekas, bija vecais Monster parks uz to brīdi tas džeks arī, man liekas, viņš bija trieniekā iekšā. Un, tas ir atkal, tas jautājums, kā tu uz to pasties un kādi ir tie vērtēšanas kritēriji. Bet, sacensība arī Viktors Kronbergs, ir bijis vismaz noteikti kādu brīdi labākais Latvijā. Un ir arī bija Andris, daudz īsumā tie braucēji, tas pats Aivars. Liepājā bija Denis Rogovenko, Gins Apins. Īsumā es vienreiz tā domāju apakaļ, kāda Liepājas braucēji vecie ir bijuši un ka viņiem bija, ka viņi kādu sen apakaļ taisīja īsumā diezgan dūzīgas trikas un tagad tā es domāju, nice. Bet visi iet uz priekšu un ir nākošie, kuriem jāceļ ārā uzvars. Tā, jums vēl jautā, Nastīs jautā, kā jūs uzsākāt savu darbību Brave Teamā?
Tas droši vien, kā jūs tikāt komandā iekšā un tam līdzīgi. Šo būs interesanti atcerēties. Vai paši puiši atcerās vai neatcerās? Viss sākās ar Reivtību komandai bija savādāks nosaukums. Un es biju jauns un es tā kā X-Mati bija nosaukums un es biju jauns no Ventspils braucējs un es sāku arvien vairāk progresēt un sāku taisīt vairāk triks un Ventspils lielie braucēji man tika pamanīja un tika centās ņemt visur līdzi, tur, kur viņi brauc uz sacensībām un tā mēs vienreiz aizbraucām uz Liepāju un es jau biju redzējis internetā toreiz draugiem.lv visu liku video un tā tālāk, kad baigā, aktīvu komandu bija sacensībās redzējis un kaut kā pēc tām Liepājas sacensībām man gribējās tur, vairāk braukt trenēties, jo tas tomēr kaut kas man sāk jauns parādīties, ka nevis tikai Ventspils skateparks, bet indoor skateparks Liepājā, jo Ventspilī tad nebija indoor skateparks, tad, kad tajos gados, tad, kad es sāku lēnām progresēt. Un kaut kā tā visa atmosfēra arvien vairāk un vairāk sāk braukt, un es nezinu, tieši to brīdi es neatceros, kad tagad tu esi komandā, tas vienkārši kaut kā pakāpeniski notika, un man liekas, ka tā tas viss bija. Jā, un tas Reivtīms tāda viena liela ģimene, un tad kaut kādā brīdī tu tik atopies, un ka tu esi iekšā ģimenē. Ernest, kā bija ar tev? Es neatceros īsti gadu, bet man šķiet, ka tas bija 2012. gadā. Es gūvu sasniegumus amatieros Latvijā. Es gūvu pirmās vietas, braucu pie iesācējiem, gūvu pirmās vietas, un Agris man jau sen bija ieraudzījis, jo viņš man teica, ka viņš jau sen skatījās uz mani, un viņš teica, ka es esmu tāds nopietns džeks. Un viņš man piedāvāja, vai es gribētu būt Reivtīm komandā. Un es biju ļoti priecīgs, jo man tie bija, pirmie sponsori, jo es nezinu, ko teikt, jo es biju ļoti pārsteigts. Es zvanīju vecākiem, arī biju ļoti priecīgs. Ļoti labi jutos tajā brīdī. Tas jau pats galvenais, lai mēs visi labi jūtamies, un tās emocijas dod arvien lielāku motivāciju trenēties un augt un tiekties pēc nākamajiem mērķiem. Jā, tāds tas BMX ir. It's all about the fun. Tā kā, jā, no šitiem puišiem bija tā, ka, es gribētu teikt, ka mums nebija tādi teiksim, kritēriji, kaut ko doši jāsniedz, tas jāsniedz šis. Vienkārši jūs bijāt tur. Jūs bijāt un darījāt to, kas jādara. Atbildāt tam pašam, ko mēs darījām, un līdzīgas intereses. Un tā kaut kā mēs tā pieņēmām jūs, un forši, ka pieņēmām. Bet man liekas, ka arī vismaz viena no lietām, ko es cenšos arī tā kā bīdīt uz priekšu un darīt, ir tas, ka nevis, ka tu esi komandā un tad tu atbalsti to BMX, bet tomēr mēs visi tā lielā BMX saima esam viena liela ģimene. Un ja man kāds, piemēram, pajautā kaut kādu atbalstu vai kaut ko noskaidrot, kādu triku, kā uztaisīt vai tam līdzīgi, es nekad neesmu atteicis un vienmēr esmu palīdzējis un pat ja neprasa pieiet klāt, vienkārši palīdz, jo tas attīst to vidu un tas ir pats skaistākais un pats svarīgākais, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam turpināt attīstīt šo BMX vidu un ļaut tai augt. Jā, Ernests vēl grib pateikt mums gan ir mums ir maz drusiņi ķibelīt notikusi, mēs esam tikai uz vienu kameru palikuši, bet tas nekās, tā kā turpmāk no turienes mums viss skatās. 2014. gadā man pieņēma komandā, jo 11. gadā nevar būt, jo es 10. gadā sāku braukāt. Un tad es pie amatieriem vēl nebiju pirmā vietā, es vēl nebraukāju nemaz sacensībām 11. gadā, 14. gadā. Jā, bet atbalsts, cik ilgi tev atbalsts Reivtīm? Es jau tev motivēju kaut kad, kad tu biji pavisam maziņš, ka Ernests slinkoja, viņš nebraukājās, bet viņš varēja.
kā ir saņēmies un viss notiek. Galvenais, ka grib, tad jau viss kaut ko var. Tā, tad vēl ir jautājums arī no Nastīs, vai atbalstat meitenes BMX sfērā? Es kā treneris maz drusiņu pakomentēšu šo jautājumu. Mums šobrīd ir Rave Team komandā nav komandā, bet mūsu treniņos ir 2 meitenes, kas nāk regulāri, un vēl 2 meitenes, kas tagad kādu mirklīt nav nākušas, bet esam 3 mēneši visi kopā notrenējušies, un meitenes lec jau pa rezīboksu, lec softā smuki iekšā un ir ļoti motivēts, un es jau mūsu puišiem teicu, ka, sāciet uzmanīties, jo meitenes grib, viņas arī grib. Tā kā es pilnīgi noteikti atbalstu, tas ir forši, ka šobrīd no olimpiskām spēlēm ir tāda motivācija, ka ir jāiekļauj arī meitenes visā šajā kustībā, darbībā un jāatbalsta. Un, mums jau tas neko slikti, man liekas, ka netraucē. Tas ir tikai forši, jo tas nozīmē, ka sports paliek lielāks. Vismaz no manas puses, es tā uz to skatos. Kā jums liekas? Protams, ka es atbalstu. Es uzskatu, ka ka meiteņu pievienošanās mūsu sportveidam, tas tikai mūsu sportveids aug, paliek lielāks un ar olimpiskajām spēlēm, ar meitenēm, ar visiem, kas piedalās, kas trenējās mūsu sportveidā, tikai pavērās ar vairāk un vairāk iespējas. Sports aug, un ja sports aug, kāpēc, lai es būtu kaut kam pret? Es uzskatu, ka tas ļoti forši, ļoti krūti. Patīk redzēt, kad ir kaut kas savādāks arī skateparkā, ka meitenes mācās, un jo meitenes ir pieņemtas tādas bailīgas un tā tālāk, bet ir dažs viens, kas var pierādīt pilnīgi pretējo un uzblēst kārtīgas triks, tā kā ir forši to redzēt. Es piekrītu Tomasam. Labi, tad jautājums, vai jums ir kāda, jo pasaulē šobrīd meitenes diezgan uztrenējušās ir un ir labā līmenī, bet vēl, man liekas, ir iespēja noķert viņas. Vai jums ir kāda favorita braucēja no pasaules, tā kā mīļākā braucēja no pasaules, un tas atkal skatītājām, kuras grib varbūt ar BMX nodarboties, tad viņas arī attiecīgi zinās, uz kuru no BMX braucējiem skatīties, lai varētu iemācīties, iedvesmoties. Es tagad nevaru, kad pēkšņi tāds jautājums atcerēties visas pasaules meitenes, kas piedalās sacensībās, bet es varu pat tagad uzreiz pateikt, ka man patīk, kā pieiet šim sportveidam Charlotte, es nezinu, kā latviski pateikšu angliski, Charlotte Worthingtone no Anglijas, ir iekļaut arī Anglijas riteņbraukšanas federācijā olimpiskajā atbalsts no riteņbraukšanas federācijas. Man patīk, kā es ar viņu arī trenējos kopā Anglijā. Man patīk, kā viņi pieiet šim sportveidam, kā viņi uztur savu fiziskā formā, kā viņi triks mācās, kā viņi pieiet trikiem, kā riteņbraukā, tad es šobrīd es saku, kad man liekas, kad viņi ir man favorite, mīļākā meiteņa riteņbraucēji. Jā, par tām meitenēm es vienkārši pievienošu gan podcastu radio epizodes aprakstā, gan arī YouTube video aprakstā Instagram konts, lai jūs varat vienkārši atrast, jo tās meitenes tiešām ir daudz. Un man personīgi ļoti patīk, es cienu to, ko dara Hanna Roberts, jo viņa taisa tādas triks kā neviena meitene, viņa taisa triks labāks. Es nemāku tādas triks, kā viņa taisa. Un arī tas ir tur ir normāli jāpušo sev, lai kaut ko tādu izdarītu. Bet man ļoti patīk, es arī neatceros vārdu te meitenei, kas uzvarēja pasaules čempionātā, jo viņai ir ļoti, tas flows un riteņu kontroli ir vienkārši apbrīnojami. Un pēc pasaules čempionāta arī es uzkāpu uz tām rampām, un viens ir, ka tu to redzi, varbūt no malas pat vai televizoru vai video, tu otrs tu uzbrauc uz to rampu un saprot, cik liela tā rampa, un tās meitenes tur tā lidoja, tā kā, Tu man ļoti patīk arī tā krievu riteņbraucēja, kas ir Elizabete Lizārda BMX, viņai ir Instagramā konts vismaz. Arī viņa, ņemot ārā, cik viņa ir smalka, viņa normāli to ričuku taisa trakus trikus un griež, viss notiek. Tā kā viņa kaut tā, man liekas, tā parāda to, ka tas nav svarīgi, jo Hanna ir tāda diezgan liela un spēcīga. Tā meitene, kas uzvarēja, viņa arī tāda salīdzinoši tāda, viņa var redzēt, ka viņa var pacelt riteni. Elizabete toties izstāst tādu maziņu un smalku, un tas atkal parāda to, ka ne jau viss ir tavā masā, muskuļos, un ja tu gribi, tad var.
Bet, nu, protams, viņas visas ļoti, ļoti trenējās un gatavojās, lai to visu varētu izdarīt. Bet jā, mēs pievienosim noteikti apakšā aprakstā kaut kādus kontus, vismaz 3 no katra, kur var izlasīt un sekot un skatīties visu apakšā, jā, tur descriptionā. Tātad vēl viens jautājums no Leo Liepainieka, viņš gan ir Ventspilnieks. Viņam ir ļoti labs jautājums, cik reāli ir olimpiskās spēles. Cik reāli tā precīzi nevar pateikt, es varu pateikt tikai to, kas ir ļoti grūts darbs, ļoti smags darbs, smags process, bet ir iespējams, Ernests pierādīja, ka tas ir iespējams un ka ir tikai jāstrādā. Un tas ir pavisam reāli, jo ieguldīsim darbu, tiksim olimpiskajās spēlēs. Zin kā, ja ir sapnis un darītājs, tad viss ir reāli. Bet, jā, nu vienkārši darot, mēs arī uzzināsim, cik tas ir reāli. Ir noteikti kritēriji, ir zināms, kur ir jābrauc, un tur pa tām vietām, jā, es gribēju vēlreiz pateikt, lai precīzi teicu 9 valsts, nevis 9 valstīm ir vietas, bet 9 sportistiem. Iespēja, vienai valstī ir iespēja arī 2 sportistus dabūt uz spēlēm, bet tur ir atkal ļoti daudz kritēriju, kas ir sarakstīti, izveidot un tam līdzīgi. Un šie kritēriji vēl arī tomēr tajā procesā nedaudz mainās, jo arī Olimpiskā komiteja vēl apgūst mūsu sportus, un nu, tā tas ir. Tā tam laikam arī jābūt. Bet Ernests, Tomas un Patriks Vīksna, Valters Klēps, Ralfs Bārtnieks iespējams, arī Kalvis Lazdiņš īstenībā un arī citi Latvijas sportisti, kas vēl aktīvi cenšas ar to nodarboties. Nu, jo vairāk mēs sev parādīsim, jo lielāka iespēja, ka mēs šo vietu varam nopelnīt un iegūt. Protams, tas pamatkritērijs ir jābūt augstam rezultātam, un tur skaita kopā valsts punktus. Pagaidām tur vēl precizējās visa informācija, vai visus valsts punktus, vai tikai fināla punktus, vai pēdējais, ko es esmu uzzinājis, ir, ka 2 labāko valsts sportistu punktus skaita kopā, un tad to izmanto kopvērtējumā. Bet, zin kā, tās ziņas mainās ļoti ātri un bieži pēdējā laikā, tāpēc vienkārši turam īkšķis, atbalstam puišus, ja ne fiziski un materiāli, tad vismaz emocionāli. Tā kā būs ok. Ernest, kā tev liekas, cik reāls ir olimpiskās spēles? Viss ir reāli, ja tu dari. Un es ar 100% atdevu. Strādā smagi un visu var sasniegt. Tieši tā. Mums ir vēl jautājums no Artura Virdzinieka. Kādu veidu vingrinājumi vai treniņi būs pirms sacensībām un sacensību dienā? Tas droši vien ir domāts, kādas labāk darīt. Vispār pirms sacensību sezonas tur jāstāsta arī kāds sports. Freestylā noteikti jāsāk virzīt tas fokus uz pašām sacensībām, jo mums ir jābūt spējīgiem nobraukt 2 braucienus pa minūtei. Ja sāk no prekvalī, tā kā Ernests sāk Ķīnā, tad tas nozīmē 4 dienas pēc kārtas. Un tas ir diezgan noslogoši, tas ir grūti. Bet tā kā tie treniņiem jābūt intensīviem, vairāk virzītiem uz to specifisko izturību. Vingrinājumus var pildīt visādus. Pats svarīgākais, tas jau nav tikai pirms sacensībām, tas ir arī patiesībā visu caur gadu. Ir iesildīties kārtīgi pirms braukšanas, atsildīties pēc braukšanas un vērot sevi un skatīties, kurš vingrinājums tev palīdz, jo mēs tomēr katrs esam individuāls sportists, individuāls cilvēks ar savām prasībām, vajadzībām, vai ne? Bet, varbūt jums kaut kādas konkrētas lietas, ko jūs darat pirms sacensībām, sacensību laikā. Es pilnībā piekrītu Roberta teiktēm. Roberts ir treneris, Roberts ļoti šo labu pats māk pateikt un izskaidrot, un es domāju, ka es un Ernests viņam piekrīt, un man personīgi nav nekas tāds specifisks vai smags, ko es daru pirms sacensībām, jo es pirms sacensībām cenšos labi atpūsties, izgulēties, labi miegu dabūt, lai es jūtos gatavs gan fiziski, gan emocionāli, un
labi nobraukt un censties uzstādīt labus rezultātus. Es locos, rulēju kājas, lai viņas būtu atbrīvojošākas un lai būtu vieglāk sacensībās mīties un vieglāk nobraukt sacensības. Tas jau ir tāds ar laiks, ka tu tomēr jau fokusējies uz taktisko un tur tu redz, vai tu mājas darbus izpildīsi vai nē, jo sacensības tas ir, kā visi saka, un īstenībā, ne tikai BMX freestyle sportisti, bet jebkurā sportā profesionāls sportists jau pateiks sacensības, that's the fun part. Tā ir tā daļa, kurā tu vienkārši redzi savu darbu augļus, vai ne? Tā, ko? Ernest, tev ar kāds jautājums ir? Jo ne tikai Reivtīmam ir ielikt jautājumu, arī puiši ielikt savos kontos jautājumus. Atgādinu vēlreiz, abas divas viņus var atrast Instagramā. Ernests Zebolds BMX, Tomas Grīnbergs BMX, protams, Reiv BMX, un man var atrast Roberts Klepis. Kā RBMX uzdod jautājumu, kā jums patīk flyboxa dizains? Droši vien. Boks ir diezgan baiss, jo vidus ir caurs, parasti tā nekad nav, un viņš tāds uzmetiens ir diezgan stāvs, nosēdiens arī, un viņš diezgan liels ir un tāds šaurs ļoti. Nepatīkams, boks nepatīk. Tomas? Šaurs, liels un bailīgs. Un nav tāds, tā kā parasti nav ierasts boks, bet varbūt tas šo visu tieši padara interesantāk, un es nezinu. Man personīgi īsti nepatīk, bet gan jau būs labi rīt. Rīt centīsimies parādīt, ko mēs varam. Bet vai neitība būs jāuztais? Jā, Simple Sessions mazdrusciņi atšķirās no ierastā FIS formāta, gan kā sacensības, gan arī konstrukcijas ziņā. Mums tomēr pierastāks Reivtīm braucējiem tomēr pierastāks ir šīs FIS konstrukcijas, uz kurām mēs arī fokusējamies. Bet, kā te jums iet Simple Sessionā? Ir otrā diena, divas treniņu dienas ir aizgājušas. Pastāstiet nedaudz par saviem piedzīvojumiem, izjūtām. Tas, ka flybox šeit ir indīgs, tas ir skaidrs ne tikai Latvijas braucējiem, bet arī visas pasaules braucējiem. Par visu skateparku kopumā es neko labi nevarēšu pateikt. Es domāju, ka 90% braucēji, kas ir ieradušies uz Simple Session, vismaz BMX parku braucēji pavisam noteikti. Par street rideriem nemācēšu atbildēt. Jā, es domāju, ka streets izskatās diezgan jautrs un labs. Es pat nezinu, man nepatīk, bet bija vakar treniņu diena, šodien bija treniņu diena. Diezgan labi pabraukāju, pieradu pie rampām, uztaisīju pāris trikus, ko vēlas taisīt sacensībās, izdomāju savus sacensību braucienus, nedaudz izbraucu savu sacensību braucienu, kas ir ļoti labi, kas ir jāizdara principā vienmēr, kad tev ir treniņu diena, kad pirms sacensībām ir izbraukt savus braucienus. Un jā, es jūtos labi, esmu pieredzis pie rampām, pie skateparku, un rīt būs labi, tur rīkšķis par sevi rīt, par mums visiem. Cerams, jūs turat arī par mani, par mums visiem. Un viss būs labi. Parks man nepatīk. Jūtos diezgan slikti. Neesmu normāli gulējis. Man ir arī neesmu pieredze arī pie jaunā riteņa. Man viņš atnāca tikai pagājušo nedēļu. Vakar iesildījos, var teikt, neko neuztaisīju. Šodien bija daudz labāk nekā vakar, bet man sāp vēders, tādu sajūtu, ka man kāds būtu, sītis vai lēkājis pa vēderu. Bet, cerams, ka rītā viss būs labi un būs viss labi. Visu uztaisīšu un Toms ar labi nobrauksim labi un Latvija varēs priecāties, un mēs arī. Jā, tā ir sportistiem, ir jāstrādā to, kas ir. Ir labās dienas, ir sliktās dienas, un ir sportisti vienkārši tie, kur dara, tie arī sliktajās dienās izdara un būs labi.
tā kā turpinās vērot, kā jūtās, un gan jau būs labi izstāst. Šodien jau izstījās labāk, jau, kā es Ernestam teicu, kad Ernests sāk braukāt un varēja redzēt, Haizivs ir atgriezusies. Tā kā viss ir kārtībā. Jā, pie Facebook posta mums Edvards Šuļa ir ierakstījis tādu foršu komentāru. Puiši, gribu, lai nobraucat tikpat pārliecināti un labi, cik ierast redzēt ikdienas treniņos. Mēs par jums, Latvijas karodziņu un muskuļu, tā kā viss notiek. Jā, man liekas, ka šodien pietiks runāties. Ir diezgan jauka epizode sanākusi, vismaz diezgan jauka saruna. Man bija prieks ar jums šeit tālunā parunāt. Skatīsimies, kā mums sanāks vēlreiz. Varbūt parunāsim, to mēs redzēsim. Bet pilnīgi noteikti būs atsevišķi sarunas ar abiem no sportistiem kādā brīdī, kādā citā podkastā, kādā nākošā mūsu epizodē, jo mēs nevaram vienā epizodē par jums abiem visu izstāstīt un izjautāt, un jūs paši arī nevarat to izstāstīt. Turiet īkšķus, kā jūs teicu, sekojiet Ernestam at Ernests Ebalds BMX, sekojiet Tomasam at Tomas Grīnbergs BMX, sekojiet Reiv tīmam, Reiv BMX, un turiet īkšķus, atbalstiet, un būs labi. Sekojiet, galvenais viņiem. Iedodiet laikus, komentārus, jo arī tās mazās lietas, arī tie mazie laiki un tie komentāri tādiem augsts līmeņa sportistiem ar mēdz palīdzēt. Ir tīpaši, ja tas ir vēl kāds foršs cilvēks no tev pazīstamiem. Nevajag kautrēties, droši rakstiet. Arī uzrakstiet viņiem kādu vēstuli. Jo vecīt, tu esi malacis, turpini. Un tas tiešām palīdz. Tā kā tā, paldies, ka skatījāties, paldies, ka klausījāties. Dalieties, šeirojiet, laikojiet. Un tiekamies nākošajā reizē. Peace. Paldies, es jūtos īstenībā ļoti pagodināts, ka es esmu pirmajā šī podkasta epizodē. Man bija prieks parunāt, uzzināt no Roberta dažas jaunas lietas, no Ernests jaunas lietas un vispārīgi parunāt par BMX freestyle scēnu. Paldies! Paldies, tiekamies nākošais. Be brave and choose rave. Tiekamies! Yes, boys!